8. februārī notika starptautiskas gaisa spēku padomnieku grupas pavadīšanas ceremonija uz dienestu vietu Afganistānā. Tajā piedalījās gan bruņoto spēku komandieris, gan aizsardzības ministrs. Labi, lai jums vēlreiz veicās. Jūs notraucējāt. Laimīgi ceļu. Šis notikums īpašs ar to, ka šī būs pirmā tāda veida vienība, ko vadīs Lietuvas speciālisti. Tas sniegs palīdzību Afganistānas Nacionālās armijas gaisa spēku korpusam. Gaisa spēku padomnieku grupā ir 8 karavīri no Lietuvas un 2 no Latvijas. Plānots, ka tai pievienosies speciālisti arī no Ukrainas un Beļģijas. Gaisa spēku padomnieku grupu izmantos Kandahāras starptautiskajā lidostā, kur tā sadarbībā ar ASV speciālistiem apmācīs afgāņu helikopteru pilotus un apkalpes darbiniekus. Tiks nodrošināta gaisa operāciju plānošana, organizēts helikopteru remonts un tehniskā apkope. Gaisa spēku padomnieku grupa arī palīdzēs uzlabot gaisa kuģu eksploatācijas prasmes. Gaisa spēku padomnieku grupa sāka savu gatavošanās procesu 2010. gada maijā. Toreiz dažādi iemaņu nodarbības notika Ukrainā. Vēlāk personāls apguva izdzīvošanas un individuālo prasmju kursus Lietuvā. Praktiskās lidošanas nodarbības notika Vācijā un turpinājās Horvātijā, kur tika apgūti lidojumi kalnu rajonos. Es piedošu jums šo maizes stipulīti, kā ceļmaizes simbolu un šo Latvijas karogu, kuru tad jūs lieciet redzamā vietā, lai zinātu, ka arī latviešu karavīri ir šajā misijā, šajā Kandahārā, Kandahāras lidlaukā. Paldies.